Pavasaris pie mums Šmerlī. Spēļu namiņš. Sauc par kuģi. Pavasaris pie ezera. Upīte grāvīts, kur ķērām kādreiz zivtiņas, mailītes un karūsiņas. Tur mežsarga pļaviņa šogad nevar iziet cauri. Daudz ūdens. Upītē tek straumīte. Šitā džungļu taka tulīt beigsies. Sākās izcirtuma zaru kaudzes. Bērnībā gribētos tādās kaudzēs uzkāpt augšā. Mūsu meža dabas piemineklis nokaldusī dišpriede. Šitiek ekstrēmi izskatās tagad mežs, var redzēt tālu cauri. Grūti pazīstamās taciņas. Šitāda pasēdēšanas vietiņa iekārtota. Pirmie cilvēki šodien sastapti mežā. Barotāvu putniņiem. Milzu valnis ar koku zariem. Gar ceļa malu. Tā kā cietokļu siena. Mežsarga mājas tā kā stāvējusi, tikai apkārt izcirsti koki. Ceļš uz lielajiem kalniem, pirmais kalniņš. Skast uz lazdu, kas ļoti forši atstāta, bet visas sīkās korintas ir projām. Vingrošanas stienas ir palicis. Iztīrīja to katlu. Šī ir piede, kur kādreiz šūpojāmies. Tagad vairs nav biezokļu un var tālu redzēt. Te var mēģināt paskaitīt gadskārtu riņķus. Kāds no garā nobrauciena kalna uz 4 debesu pusēm. Labā pusē izcirsti krūmi, kreisā atstāt tur, kur purus. Skats no 4 debesu puses kalna uz Brīvības ielas pusi. Tramplīniņš, kur nobrauciens starp kokiem, ir saglabājies. Skats uz Murjāņu ielas pusi. Mana iemīļotā snowboarda trase ziemā. Viņa ir gara un nav stāva. Viesnīca, iesauta par daudzstāveni, ir saglabāta. Geokešinga punkts. Ceļam uz kalnu globus parādījies jauns ceļš, pa kuru brauca harvesteris. Kalns globus bez izmaiņām. Pagājuši vasar viņu nedaudz patīrīju. No korintiem, lai ziemā var nobraukt uz snowboardu. Skats uz globusu otru pusi. Te daļai izcirsts, kur bija ierakumi no Otrā pasaules kara. Lūk, kara laika ierakumi saglabājušies vēl. Blindāžas bedre. Varbūt štābiks bijis kādam. Acīm redzot, kara laikā domāja, ka pa mežu stigu nāks armija un stiglas malā tāpēc ierakumi ir. Piemineklis kritušajiem kokiem. Piemineklis kaķīšiem un sunīšiem. Un tagad jau atceļā uz mežsarga māju. Reku ģeodēziskais punkts ieraksts uz kalna. Ģeodēziskais punkts no caru laikiem labāk saglabājies nekā mūsdienu. Mežsarga mājas pļaviņa, tā izskatās aizaudzis un netīrīts biezoknis. Un tā izskatās, kad ir izgriezti krūmi un arī daudzi koki, lai augt vietā varētu jauni. Beņķīši ar skatu uz mežsarga mājas pļavu. Un tā skats uz Murjāņu ielas pusi var redzēt mājas Murjāņu ielas. Krūmu vairs nav. Pieceļu krustojums, kas ir redzams arī Ulmaņu laiku kartēs. Te arī pamatīgi iztīrīts. Uz šito pusi viss pa vecam ir putniņiem, kur liksdot un caur mežam iet ūdensvads ugunsgrēka gadījumam. Tāds ir hidrants. Meža kvartālu plāksnīte, štābiņš, koks ar sarkano svītru ir ligzda. Kokā ar sarkano svītru ir vistu vanaga ligzda, aizsargājams putns. Šādas izskatās vistu vanaga pusdienas. Pie mums pagalmā savērojās baloži,
Un pēc tam parādījās vistu vanags, kas viņus nes uz mežu.